Labdien visiem! Šodienas video nebūs par auto, bet gan par urmašīnu, kuru man pirmo reizi pa 10 gadiem izdevās atstāt ārā. Un tieši rudenī lietus līst, 3 dienas nostāvēja man ārā. Protams, nekāds dzīves pazīmes nebija, tāds te bošiņš mazais no mazo aķi, bet forši tā dērta. Un aizņem daudz vietas un arī smaga nav. Nu, lūk, jā, tad, sapratu, ka kaut kas nav ritīgi, samainīja citu aķu uzlikt, tāpat nekādas reakcijas nebija. Viņam te nāk tāds diodīts uzlādes līmeņa un priekšpusē nāk lampiņa, kas izgaismo urpšanas vietu. Tas viss nekādas dzīves pazīmes neizdves. Atjauts vaļā, un tad, jāsaka, godīgi man gaidīja pārsteigums, jo šitāda izmēra plati ar tik daudz komponentiem, es tur tiešām nebija gaidījis iekšā, un godīgi sakot, domāju, ka tas ir bijuši pārcentušies manā skatījumā, jo tā urmašīna bez kaut kādām tur papildus funkcijām, viņi griežās vai nu vienā virzienā vai otrā, un tas arī viss, priekš kam ir vajadzīgi tādi milzīgi plati. Nu labi, šie te divi, parādīšu tūlīt stūrī, tie tranzistori, jā, to es vēl saprotu, jā, kāpēc viņi tur ir, bet viss šis te pārējais, ar ko viņš nodarbojas, godīgi sakot, nav mazākās nojausmas. Bet, lūk, jā, viņi bija visi tādu laku pārklāti, tas gan nebija traucējis, te jau būtu diezgan daudzām lietām oksidējušamies. Par tām dienām, ko viņi tur pastāvēja Lietu un paturēja šķīdinātājā 646. Tā laka izšķīda, un te varēja zem mikroskopa apskatīties. Es principiāli tādas lietas neremontēju, tās te platas kā tādas, bet, vienkārši tā sportiski interesi bija paskatīties. Varbūt, var redzēt, ka kaut kas ir uzsprādzis vienkārši, vai, tā, kad acīm redzam, teiksim tā. Jo, teiksim, šādas te komponentes, kā šis mikrokontrolieris vai šīs, tur, tad viņš jāslēdz visi tā plati pie strāvas, jāstās, kurai kājai tur kas pienāk, man nervu netur šitādas lietas. Es tiešām cienu cilvēks, kas remontē šīs te platas, bet, es neesmu no tiem. Domāju, varbūt kaut kas tāds acīm redzams. Gāja pāri ar multimetru, skatījos un noveicās. Neteiksim, es kaut ko tur ieraudzīju tādā izpratnē, bet parādīšu te jau zem mikroskopa šajā te vietā, kur skrūgriežu gals, tagad es te bakstu, labi, viņš milzīgs izstās, bet jā, šajā vietā bija 0 pretestība. Izmēra ziņā viņi tieši tāda pati kā šitā te, piemēram, kur ir 010 rakstīts virsū. Te maliņā. Te bija tāda 0 pretestība, un viņi vienkārši atdalījās no plates. Nezinu, vai viņi tur bija tā kā īsais tur bijis, vai viņi bija tā kā nosilus tur nost, vai vienkārši no kaut kādas korozijas. Tā nonāca nost tajā vietā, man tāda nebija, un es arī negribēju tur ķēpāties, paņēmu vienkārši stieplīti uzliku, jo, viņa nepilda, 0 pretestība 0, tātad tur laiž cauri visu, kas tur tiek pievadīts, tad samainīja viņu pret stieplīti mazu, uzlika alvu un tā visa sistēma aizgāja. Jāsaka, prieks, protams, ir. Es godīgi sakot necerēju, no sākuma pajauču šito te nelaimīgo slēdzi ārā. Oi, tā gan bija slikta doma. Man vienmēr tādas lietas nepatīk jaukt ārā, tādā formātā, ka viņas pēc tam jāsliek kopā, jo vienmēr, kā tu nocel to vākti, kaut kas aiziet pa gaisu. Es godīgi sakot, nezinu, kā viņas rūpnīcā liek kopā, bet, tā problēma bija tā, ka šeit ir atspere, tādā slēdžas tajā kustības virzienā ir atspere, malās ir viena kontakti, otrā pusē ir rezistora celiņš, un, sakot, viss tas pirmkārt kustās, un tev jādabū vietā, un tad otra lieta, ka tu ieliec to atsperi, un viņi grib taisīt uz augšu kūkumu un lidot prom, kaut kādas, nezinu, kad pusstundu čakrējos, kamēr saliku. Tāpēc šādas lietas parasti nejauc ārā. Es viņus varu izjaukt intereses pēc un sabērt miskastē pēc tam, bet teiksim tā, ka man viņi pēc tam jāsliek atpakaļ, labāk nē. Bet, to es tur izjaucu, tur nekāds mitrums nebija, satīri ielika jaunu vazelīnu tur tajos kontaktos, bet, jā, vispār aizgāja tas jautājums, par to man, protams, ir prieks. Jāsaka, skatījos, protams, arī cik tas viss maksā jauns. Jauns tas maksāja apmēram 50 €, viņš nāk komplektā šīs te divas lietas, slēdzes ar visu šo plati. Saprotu, ka par tādu naudas viņi negrasos pirkt, jo varēja internetu veiklā arī atrast, ja pameklēja tādu urmašīnu bez
bez akumulatoriem un bez lādētāja varēja par kaut kādiem 6-9 eiro dabūt. Tā kā principā, nu, teiksim tā, es saprotu, ka šito nevar sataisīt, labāk paņemt urmašīnu citu nekā pērkt tikai pliku detaļu pa līdzīgu naudu. Nu, tā ir, diemžēl, tā problēma brendu lietām, kad tev it kā piedāvā tās detaļas, jā, tu viņus var nopirkt, bet parasti tas cipars ir tāds, ka tu vienkārši saproti, ka tie ir kaut kādas 60, 70, 80% no tās visas, nezinu, urmašīnas vai jebkuras iekārtas cenas, un līdz ar to arī nav nekāda prieka ar to nodarboties. Nu, pirkt tā kā. Tagad, protams, paliek variants jāsaliek tie lodējumi atpakaļ tur, ka viņiem jābūt, jo es tagad uzliku tāds pagarnāts vadus vienkārši, lai, nu, vieglāk, jo visi tie oriģinālai vadi baigi īsie, un tas ir vesels pasākums, lai viņus nolodētu un atlodētu vietā. Tas būs jāizdara un droši vien jāpaņem, jāpārlako tā plati. Man gan ir tā īstā laka, ko pūšas platēm, bet es domāju, ka es te paņemšu ar caurspīdīgo nagu laku, kārtā nosmērēšu ritīgā. Sieva aptīrīšu, nagu laku atņemšu, jo to birstīt vieglāk būs pāriet visam pāri un miers. Nu, tā kā tāds man bija remontiņš ar urmašīnu. Jāsaka, necerēti veiksmīgs, bet, nu, prieks, jo škrobi ir tad, kad ir pavadīts laiks kaut ko tur mērot, taisot, meklējot un nav tā rezultāta, nu, tā kā tas laiks izsviests. Bet, nu, tagad ir prieks, kad ir sanācis, tā kā. Tā kā tā, saudzējiet savus instrumentus no lietas, un tad jau nevajadzēs jaukt vaļā. Labi, paldies, kas noskatījās, un tad jau līdz citam video.